No Tautas partijas, kā no lielākā partnera, kā no pietiekami pieredzējuša partnera, tiek sagaidīta arī konstruktīva darbība, pirmām kārtām atbildot par tām sfērām, par kurām viņi atbild. Tā vietā mēs, protams, sagaidām, diemžēl, bieži vien tikai tādus skaļus paziņojumus. Tas ir populistisks paziņojums, kuri bieži vien nāk tikai presē. Jo jebkurš no šiem paziņojumiem par to, ka ir jāsilda ekonomika, vai par to neviens nešaubās. Par to neviens nešaubās. Par to, ka Saeimā jāizskata starptautiskais aizdevums? Par to, ka Saeimā jāizskata starptautiskais aizdevums, tā ir, protams, jauna tēma, par kuru mēs varam runāt atsevišķi, un droši vien vēl juristi meklēs. Kas ir, sakiet, Tautas partijas konstruktīvākais pasākums, ka viņi dara? Kaut kā viņi konstruktīvi arī dara? Nu, Tautas partija konstruktīvi mēģina, pieņemsim, ārlietu ministriju pagriezt virzienā, lai viņi tiešām kaut kādā veidā dotu reālo ieguldījumu tajā, lai mūsu diplomātiskās pārstāvniecības darbotos tajā, kur jau sen vajadzēja darboties, ja mēs atceramies, ka Rieksniņkungs strādā ārlietu ministrijā no 93. gada, ka mēs savu... Tur Solvita Āboltiņa arī strādājat? Jā, mēs abi strādājam no 93. gada. Sākšu ar sevi. Viss, par ko es esmu iebildes, tās ir iebildes pēc būtības. Es saprotu, ka varbūt to kāds uztver savādāk, tās ir iebildes pēc būtības. Kāpēc es izgāju no valdības sēdes? Es personīgi 4 reizes aicināju premjeru, finanšu ministru Repši izbeigt neobligtu diskusiju un pāriet konkrēti virzīt jautājumu tālāk uz valdību. Nu, pie 4. reizes es sapratu, ka premjeru šis jautājums neinteresē. Acīm redzot, ja tu runā, tev nepievērš tik lielu uzmanību, ka tu izdari kaut kādas darbības. Es izgāju laukā, pēkšņi to visu pamanīju. Ja? Tā problēma ir tāda, ka acīm redzot tajos piedāvājumus, kurus mēs uzskatām par konstruktīviem, Āboltiņas kundze vai viņas kolēģi redz to populismu, kā jūs teicāt. Un redziet, premjera runa bija ļoti spilgta, ja? Runa bija par trekno gadu politiķiem. Es atvainojos, var jau tautai stāstīt. Viņi domāt, ka viņi neatcerās, bet jaunais laiks bija tajā pašā Kalvīša valdībā pietiekami ilgi, un arī bija trekno gadu politiķi. Nu tad runāja. Man vispār nepatīk retrospektīvas. Jūs neatzīstat nevienu no populismu kritiku? Es atzīstu, bija ļoti daudz kļūdas, bija visiem. Man personīgi gan ir tā. Tad, kad es rūpējos par kuldīgas cilvēku labklājību, tad Āboltiņas kundze jau te sen bija un strādāja gan valdībā. Tāpēc man nepatīk skatīties atpakaļ. Es aicinu sadarbību. Bet viņi pašreiz nevis oponē, bet kārto savas personīgās attiecības. Un man ir tāds sajūta, ka mums te pārējiem jāiziet ārā no šīs auditorijas, lai šie divi kungs un kundze mēģinātu kaut kā vienoties. Jautājums, vai viņi mums izējot, vai viņi mums vienotos? Vai arī mums jāpalīdz? Iesaka, ka tā ir diezgan laba metoda, ne? Protams. Dombrovskis ir Merkeles tipa politiķis, bet tas viss apkārt negrib to pieņemt. No tā es saprotu, politiķi ar normālu rietumniecisku izglītību, kur pirmām kārtām ir valsts intereses un kas spēj arī konsolidēt un saliedēt sabiedrību un redzēt, kādas ir tieši... Šitā kašķa ar sociālajiem partneriem, kāds saliedēt sabiedrību? No Āboltiņas kundzes drusku paškritikas. Drusku paškritikas. Tā ir viena no problēmām. Es jau saprotu, ka varbūt mēs kaut kur pārāk asi, varbūt kaut kur neveiksmīgi, kaut ko esam pateikuši, bet te jau ir spilgts. Teiksim, tā diskusija ar sociālajiem partneriem, diemžēl, ir tāda pati tā kā ar mums, jā. Varbūt, ka šis ir tas brīdis, kad mēs varam tomēr atjaunot to. Nē, Es gribu arī tomēr atbildēt par sociālajiem partneriem, ka tomēr šī ir pirmā valdība, kas vispār apsēdās ar sociālajiem partneriem pie galda. Un es gribu tomēr atgādināt arī to, sadarbības padome eksistē gadiem ilgi. Jā, bet veidojot budžetu un visu pārējo, iesaistot, vērtējot funkcijas ministriju. Mēs te zinām, ko tas beidzās. Jā, bet tas 8. janvārī tas turpināsies. 8. janvārī sanāk reforma vadības grupa, kur šo darbu turpinās. Sēž izglītoti, inteliģenti, gudri cilvēki, kur pārvalda valsti un būtībā atvainojiet strīdās, pat varētu teikt savādāk, ne tikai strīdās par tādiem nenozīmīgiem jautājumiem, ko, kurš, kā, kuram un tā tālāk. Tagad viņi kļūst tautai par izsmieklu. Jūs kļūstiet par izsmieklu ar savu šo nemitīgo tādu bērndārzu līmeni, atvainojiet.